Esiet sveicināti, dārgie handbola podkāsta skatītāji, klausītāji, sekotāji, līdzjutēji. Iespējams, kā tu domā, Anatolij, mums ir līdzjutēji. Fani. Arī nesekotāji. Arī fani, jā. Bet domā, mums ir fani vai nav? Gan jau, ka jācer, ka ir. Jācer, ka ir, jā. Sveiciens visiem trešdienā, kārtējā trešdienā, atkal jau 2 nedēļas apkārt, laiks skrien ļoti ātri. Un, jā, runā, ka drīz Ziemassvētku būs šeit. Jā, mandrīni jāsāk ēst. Es jau esmu sācis. Tā kā sveiciens visiem, un šodien studijā es Edmunds, Anatolijs, mēs jau te kā ierasts. Un video zvanā mums šodien Evars Klešniks pieslēgsies. Jā, es arī biju saņēmis pāris tādas novēlējumus, ka būtu interesanti ar Evaru. Pēc kāda gadījuma pēc tam vēl saņēma pāris novēlējumus. Par to gadījumu mēs arī parunāsim. Jūs uzzināsiet, kas tas par gadījumu. Kaut gan, tiem, kas seko handbolam, tiem jau tas nebūs nekāds jaunums, protams, bet tomēr. Jā, bet es arī atļāvos tur vienai paziņai uzrakstīt, ka, mēs gribējām, mums laika ziņā neizdevās saskaņot, un tuvākā laikā būs, bet es baidījos solīt, ka nākamajā. Kaut kas tur nesanāk. Nesamiksējas. Jā, bet redz, kā sanāks. Bet sanāca vistuvākajā. Šajā trešdienā mums salikās, un te jāsaka, ka apstākļu sakritība droši vien, jo iepriekšējā reizē Evars man teica, ka klau man treniņu no 2 līdz 5 tieši mūsu podkāstu laikā, bet šajā trešdienā viņam bija no 10 līdz 1, laikam, vai no 11 līdz 1. Tā kā ļoti veiksmīgi pēc treniņa Evars pavisam drīz jau arī ja kāds gadījums varēs pieslēgties mums. Nezinu, tad Evaru palūdz atgriezties viens no viņa bijušajiem klubiem Inden, kas tagad spēlē 2. Bundeslīgā, un komanda, kurā viņš savulaik ir aizvadījis, pateikšu precīzi, tūdaļ 4 sezonas, un 2 no tām bija komandas kapteinis arī. Tas pirms viņš nonāca Veclerā, kur pēc Esenes Tusa, manuprāt, tas viņam bija pēc tam labākās sezonas. Mēs arī Esenu atcerēsimies un tā, bet mēs lielāko daļu podkāstu laika parunāsim ar Evaru. Jā, un ir vēl viens iemesls, kāpēc Klešniks, Evars Klešniks, un ne tikai Evars Klešniks, šodien ir aktuāli. Jā. Protams, arī par Eiropas kausiem parunāsim, par Dobels tenaks sniegumu, protams, arī par sieviešu izlasu, protams, arī par arī tādiem vietējiem notikumiem. Par tuvākajiem notikumiem. Būs, vīriešu izlasē tuvojas divas spēles pasaules čempionāta priekškvalifikācijā. Bet visam iziesim secīgi cauri, aprunāsimies par visu, bet es kā vienmēr gribu sākt. Konkurss. Iepriekšējā reizē bija āķīgs jautājums. Man likās, ka tieši nebūs āķīgs. Mēs to reizes 3 pieminējām par sarunā ar Jāni Pavloviču. Varētu būt. Un tagad es sāku domāt, vai tik maz skatās, vai tik neuzmanīgi klausās. Man gribētos ticēt, tas ir otrais versija. Jā, es gribu pieturēties un ticēt, ka otrais variants, ka dažbrīd varbūt kaut kur neuzmanīgi un palaiž tādas lietas gar ausīm, bet jebkurā gadījumā 3 cilvēki, kas atbildēja pareizi, mēs atkāpjam. Varbūt atgādina jautājumu. Labi, kurš bija Jānis Pavlovičs pēc kārtas, kurš sasniedzis ir 100 spēles, tad 4. Jā, pareizi atbilde bija 4. Jā, un tad mēs nedaudz atkāpjamies no ierastā formāta un apbalvojam, iedosim 3 cilvēkiem, tad Lelde Lejniec, Kristaps Krīvis un Ģirds Kalderauskis. Viena no uzvarētājiem es zinu. Es zinu 2 laikam. Jā, Lelde es zinu, vai tas ir Kristaps Krivis, vai tas ir Kristaps Krivmanis saīsināt, es nezinu. Ja tā ir saīsinātā versija, tad es arī 2 tur tā bija rakstīts Instagramā, un mēs tā arī atšifrējam, tā kā bija rakstīts.
Un tad katram no pieminētajiem konkursu dalībniekiem uzvarētājiem ielūgums 2 personām uz Latvijas izlases spēle ar Igauniju 2. novembrī 19:40 Valmierā. Un Ģirtam Kalderauskam vēl balva klāt papildus šim te ielūgumam. Bet kādu tieši neteikšu. Par ko viņam? Nu, tā tur ielozējās. Tā tur ielozējās. Tas izlozes rats. Bet par cik bija tikai 3, tad mēs visiem priemjām. Tā kā šī podkasta beigās arī konkursa jautājums. Pagaidām man nav nejausmas. Nē, es vēl izdomāju, tas ir tavā atbildībā, tavā lauciņā. Es te nejaucos un nelienu iekšā, bet tev tas grūtības neradīs. Sarunu gaitā gan jau. Jā. Mēs kaut ko izdomāsim. Jā, jautājums neizpaliks, tāpēc sekojiet līdzi. Un tad, kamēr mēs gaidām Evaru, tad ar ko tu gribi sākt, ar kādām aktualitātēm? Par ko tu gribi vispirms parunāt? Ko tā? Nē, es tev jautāju, ar ko tu gribi šoreiz sākt, ko tu kā pirmo gribi apspriest? Es domāju, par Eiropas kausiem varētu parunāt, par Dobels Teneks. Tomēr, vienīgā komanda, kas mums spēlē Eiropas kausos un spēlē cienīgi pagājušu sezonu, pavisam maz pietrūka, lai pēc tam nākamo Čehijas čempionu apspēlētu. Jā, pagājuši gadu ļoti minimāli. Vieni vārti visi izšķīra tur. 2 spēļu summā, turklāt abas spēles tur bija aizvadītas. Ja? Bet tagad mēs spēlējām ar 3. spēcīgāko Bosnijas Hercegovinas komandu, no Tribiņas pilsētas. Mums ir vizuālais materiāls. Jā, un 22-24 zaudējums, -2 viesos. Pēc pirmā puslaika bija 9-14, bet tad izdevās šo to pārkārtot gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, un vienreiz pat Dobelnieki bija vadībā. -2, tas atstāja tādas labas cerības, atstāja diezgan lielu devu optimisma, ka atbildes spēlē varētu būt labāk. Jāuzvar ar 3 vārtu starpību, ja būs vienādi. Arī handbolā, tāpat kā futbolā, vairs nerēķina, kurš guva vairāk vārtu viesos. Uzreiz tas ir atcelts šis te noteikums. Futbolā tur vismaz papildu laiku vēl spēlē. Handbolā uzreiz izpilda pēcspēles 7 metru metienu sēriju uzvarētāju noskaidrošanai. Bet jācer, ka līdz tam nenonāks un Dobelnieki uzvarēs 2 spēļu summā, un tomēr šeit jāņem vērā, ka Dobela palika bez 3 ļoti svarīgiem spēlētājiem. Nikita Pančenko izgāja laukumā, saprata, ka nevarēs spēlēt pēc pirmā metiena. Viņam kaut kāda trauma vai mikrotrauma. Viņi tur vēl izmeklē nekas nopietnas, bet spēlēt tas neļauj. Gunts Piļpuks arī pašā sākumā jau dabūja sitienu pa iepriekš savainoto roku. Arī izkrita, un Jozefs Ričards viņam ar sprāndu bija problēmas, un viņš vispār neizgāja laukumā. Jācer, ka vismaz 2 no 3 būs sestdien, tomēr visi 3 būtiski spēlētāji, un tad, protams, būs nedaudz vieglāk. Protams, ka Bosnija, Hercegovina bijusi Dienvidslāvija, bijušās Dienvidslāvijas handbola skola, var vēl paralēlas gan ar basketbolu, gan ar futbolu. Gandrīz ar visām sporta spēlēm. Jā, tur viss ir pietiekamā līmenī. Un šeit, protams, ka vairāki spēlētāji, kas ir bosnieši, viņiem ir vairākiem dubultpilsonību, viņi serbi, jo tā ir Tribiņa, tas ir, es nezinu, kā tas skaitās viņiem tur Bosnijā, Hercegovinā, bet tā ir tāda serbu teritorija, es nezinu, kā to pareizi nosaukt. Bet tur liela daļa serbi dzīvo. Un viņiem arī viens no Bosnijas un Hercegovinas izlases spēlētājiem, kas pagājuši gadu bija Eiropas čempionāta fināla turnīrā ar komandu ārējais Kreilis tieši. Un saspēles vadītājs no Melnkalnes, vēl pāris, 3 vai 4 vēl serbu spēlētāji. Katrā ziņā komandā ar izteiktiem 3-4 līderiem un ar labiem pārējiem spēlētājiem. Jā, tā kā es domāju, ka šī barjera ir pārvarama. Pārvarama arī Dobelnieki paši tā domā, ka ir pārvarama. Es ar Sandru Vešakovu te diezgan apjomīgi parunājām par to pirmo spēli. Jā, bet nedrīkst paļauties uz to,
Tikai -2, gan jau mājās mēs viņus vinnēsim. Tādos gadījumos notiek pilnīgi pretēji. Jā, pareizi tu saki, tikai -2, kas izbraukumā, skaidrs, ka zaudējums nav labs rezultāts, bet priekš izbraukumā, ja mēs paskatāmies tīpaši ņemot vērā vēl blakus kontekstā, jā, un viss blakus apstākļus, tad 2 vārti, tas ir... Ļoti, protams, būtu noderējis Emīls Kurzemnieks, bet, viņš, cik es pēc manām pēdējām ziņām, labākajā gadījumā varbūt gada pašās beigās, bet, visticamāk jau kaut kad janvārī, februārī varēs pilnvērtīgi atsākt spēlēt, jo steigties nevajag pēc tādiem savainojumiem. Tad janvārī, februārī, kas mums tur Eiropas kausam ir ceturdaļfinālā? Paga. to mēs arī novēlam Dobelei. Bet es vēl par Eiro kausiem paturpinot, tad nevis nākamā, bet atbildes spēle Dobelē šajā sestdienā. 16:00 Dobeles sporta centrā. Tad ieejas biļetes var nopirkt bez rindas.lv un varēs arī uz vietas to izdarīt. Biļešu cenas tad 5 eiro pieaugušiem, bērniem no 6 līdz 17 gadiem, personām ar invaliditāti un pensionāriem atlaid, līdz ar to 3 eiro tikai, un bērniem jaunākiem par 6 gadiem bez maksas. Un kāpēc par to bērniem tad bišķiņu lielāku uzsvaru liek, jo bērniem būs dažādas aktivitātes, kuras sāksies jau no 15:00. Piemēram, piepūšamās atrakcijas, jā, sadarbībā ar Lec atrakcijām. Jā. Es nezinu, vai mēs ar tevi varētu tur padalīties. Mums tur nelaidīs neviens. Mums nelaidīs, jā. Un tad sportiskās aktivitātes. Ko jūs onkuļi atnācāt? Ko jūs 2-0? Ko jūs te gribat darīt? Jā. Tad sejas apgleznošana mazajiem kopā ar māksliniecēm iespēja radīt īpašu rotu, tad vēl našķi stūrītis spēles pārtraukumos priekšnesumos demonstrēs karsē meitenes un puslaikā arī kāds konkurss. To var arī, man liekas, Dobeles Teneks Facebook lapā tur atrast tās aktivitātes. Jā, viss tur ir aprakstīts, bet lieku reizi vērts atgādināt, ka ir vērts aizbraukt. Laba līmeņa spēle, paskatīties klātienē. Pirmkārt būs laba līmeņa spēle, otrkārt mūsu komandai ir reālas izredzes tik tālāk. Tik trešajā kārtā, jā. Tāpēc vien ir jābrauc. Un par tām visam aktivitātēm runājot, man jau ļoti gribētos, ka ne tikai Eiropas kausa spēlēs, un ne tikai Dobeles Teneks, bet arī pārējie klubi, kaut nedaudz, kaut kādā veidā piesaistīt savu. Es saprotu, ka, lai tas notiktu, kādam ar to jānodarbojas. Pats no sevis tas nenotiks. Protams, bet kaut nedaudz, lai būtu cilvēkiem ne tikai jums pašiem interese, ko jūs spēlējat un ar ko jūs spēlējat, bet arī vēl kādam. Tur man jāpiekrīt. Vaņodē aktīvi tur Ainārs Pāvils, man liekas, tur lielākais iniciators, kas tur vēl viņiem darbojas. Viņi tur piestrādā pie šis. Bet kur vēl? Ka šobrīd nevienā vietā, nevienā pasaules malā tu skatītāji nedabūsi uz zāli tikai un vienīgi ar pašu spēli. Ja atbrauc Barcelona, dabūs. Barcelona ir Barcelona. Vai Tīle tur, vai Velzungana, piemēram. Jā, Daina priekšgalā. Tad iespējams, jā. Bet tie izņēmumi. Bet pats koncepts un princips, jā, protams, runājot par pašu principu. Jā, šobrīd izklaides sastāvdaļa, kas ir ārpus laukuma, arī ir ļoti būtiska un svarīga. Pavisam nedaudz kaut ko tajā pašā Baltijas līgā spēlējot, vai tev, tāds tu paredz, ka tā varētu būt sīva spēkošanās. Kāpēc man jāiet uz to spēli? Uzrakstiet 2 iemeslus. Kāpēc man jāiet un jāskatās tā jūsu spēle? Labs handbols. Pirmais un pats svarīgākais, un viss pārējais, protams, apkārtējā video un atrakcijas un viss pārējais. Tā kā sestdien tiem, kam ir iespēja uz Dobeli, nav tik tālu no Rīgas 70 km, kas tikko neaizšaut ir. Mikriņi arī kustēja, kas? Mikriņi arī, ja. Es esmu entās reizes braucis, nekāda problēma. Nekādi? Cik biļeti maksā? Neatceros. Dārgi. Iekāpsiet lētāk nekā biļeti uz handbolu. Un tagad es skatos, ka mums arī Evars ir pieslēdzies. Evar, čau, tu dzirdi mūs? Čau, dzirdu.
Super, mēs tev arī redzam. Mēs tevi pat redzam. Jā, mums šodien ar video zvanu viss ir kārtībā. Liels prieks tev redzēt un dzirdēt. Jā, Ivar, tu patiesībā, es nezinu kā citus, bet mani tu ļoti pārsteidz, kad es uzzināju, ka Ivars Klešniks atgriezies. Kā atgriezies? Viņš tur spēlēja, teica, ka viss jau. Un atgriezies vienā no savām bijušajām komandām turklāt. Ilgi tevi nācās pierunāt? Kāpēc atgriezies? Es jau vienmēr esmu bijis tepat blakus. Trenējos cītīgi un spēlēju. Un Ārons mani uzrunāja un prasīja, lai es pie viņiem pieslēdzos, palīdzēt. Jā, komandai sākums bija neveiksmīgs. Tagad jau puslīdz es skatos, komandai ieskrējusies par Mindeni runa, tomēr 7 punkti jau ir sakrāti. Jā. Bet 13. oktobris noteikti tev tāda īpaša diena, bija īpaša spēle, vai ne? Jo 2 Klešņiki tajā spēlē piedalījās. Tajā spēlē bija 2 Klešņiki, un manam bija 70 gadu jubileja. Tad ļoti liela spēle. Tad jums ir 3-kārši svētki, ja klausies. Jā, runa ir par Mindenes komandas tikai 17 gadus veco vārdsargu, par Erlenu Klešņiku. Arī bildes tie, kas sekoja, redzējuši. Facebookā Mindena komandas kontā var paskatīties. Jā, tur arī aprakstīts, ka tēvs un dēls vienā spēlē piedalījās. Jāteic, ka dēlam debija bija laba. Viņam 100% rādītājs. Mēs te varam pasmieties, protams, ka tas viens metiens, kas bija, viņš to arī atvairīja. Protams, jā, kāpēc ne? Statistika ir paliek statistika, bet, ja nopietni, tad vārtos jau lielākā daļa paši nelien. Kā tā, ka tavs dēls kļuva par vārdsargu? Viņš sākumā bija arī lauka spēlētājs, spēlēja uz laukuma. Un kā toreiz bija, abi vārdsargi bija traumēti, un tad treneris turnīra laikā pajautāja, kurš tagad grib stāties vārtos, un tā viņš arī uzsāka, tad viņi vinnēja to turnīru, un tāds arī aizgāja. Tad jāsaka, ka kaut kur jums tie ģimenē tie vārds ar gēni arī ir iekšā, jo es atceros vietas pilgt epizodu tavā izpildījumā izlases kreklā. Atgādini par to spēli. Skaidrs, ka mēs ar Anatoliju zinām, bet vai tu pats atceries to? Jā, atceros. Francijā, man liekas, mēs spēlējām turnīru. Izņēmām vārdsargārā un aizgāja kā vēl viens spēlētājs uzbrukumā un Aivis aizmeta garām vārtiem, man tā liekas, pat atceros. Un tad skrēju atpakaļ, maiņai bija maz laika un iestājos vārtos. Bet, Krištopāns arī uzlika smuku bloku un tad, jā, es paņēmu savējo stūri. Tātad jums tie gēni tur ir uz vārtu sargāšanu. Tā kā droši, kad notiek viss tā, kā notiek. Jā, pagājušajā vasarā Erlens jau bija arī Murjāņos atbraucis Latvijas 17 izlases trenējās. Viņš arī nedaudz patrenējās, bet, cik mums zināms, tad viņš ir arī šā vecuma Vācijas izlases paplašinātajā sarakstā. Un tās jau ir nopietni. Jā. Priecājos par viņu liels. Jā, mums arī tas ir labi, lai pilnveidojas un lai iekļūst vienā no pasaules handbola lielvalstu komandām. Bet par sevi, labi, tu jau nekur prom it kā nebija aizgājis, bet spēlēšana tu taču jau bija it kā, Es Mindenes 2. klubā spēlēju. Joprojām. Jā, iepriekš spēlēju Lita klubā. Tā bija 3. Jā, 3. līgā, jā. Gribēju beigt arī, bet tad uz Mindeni atgriezās Ārons kā 2. treneris. Un viņš paralēli trenēja Mindenes 2. komandu un pajautāja man, vai es negribu viņiem palīdzēt. Jā, tu esi spēlējis 4 Bundeslīgas komandās. Eisenachā, kad Eisenach izkrita, tad aizgāja uz Esenu, uz Tusem, tad bija Mindene,
tad bija Veclārā, jā, tur tās sezonas, bet Lemgo. Lemgo vēl bija, jā. Arī vēl izpalīdzēja. Jā, vēl Lemgo izpalīdzēja arī pareizi. Mēs te speciāli šodien apskatījos, es jau biju piemirsis nedaudz 2005. gads, kad jūs ar SN uzvarējāt EHF kausa izcīņā līdz Daiņa uzvarai Čempionu līgā ar Vardaru. Tu bija vienīgais Eiropas kausa ieguvējs, neatkarīgās Latvijas laikā. Tu bieži atceries to finālu ar Magdeburgu, jo tur jau likās, ka nav variantu. -8 pirmajā spēlē, ko tā ar Magdeburgu? To finālu es atceros ļoti labi, jo toreiz spēlēju arī ar ļoti labiem spēlētājiem kopā. Es pēc tam dažus uzvārdus nosaukšu, lai mūsu skatītāji atceras arī. Jo tajā spēlē bija tāds spēlētājs Dmitrijs Torgovanovs. Viņam kāds reiz tas bija labākais Krievijas līnijnieks. Pinokio, Čeburaška, kā tik viņi nesauc. Pinokio, jā. Tas miksiņš starp visiem. Jā. Viena no labākajām līnijām pasaulē, protams. Jā, jo tajā spēlē viņam pirmajā puslaikā izrāva plecu ārā un ielika, aizgāja viņš malā, viņam ielika plecu atpakaļ, un viņš pat izskrēja ārā uz pēdējām sekundēm ar to vienu plecu aizkluboja un iemet vēl izšķirošos vārdus golu. Tur pēdējā pusminūtē tas Sigurdsons iemeta un pēc tam arī Torgovanovs vēl iemeta, jā. Tā kā, jā, un jūs uzvarējāt ar +9. Jā, un 2 spēļu summā, +1, un Tusam ieguva kausu. Es nosaukšu tikai dažas uzvārdas no tās komandas. Šodien speciāli sameklēju. Vārdsargs Hanavalds jums bija. Tad bija Rogišs, tad bija Kazanova no Spānijas, Sigurdsons, Silagi, Torgovanovs, Tučkins, Velikijs. Ar to pietiek. Es teiktu, tāds all-star team, jā. Un galvenais treneris Jurijs Ševčins. Halo, es arī. Evars Klešniks pats par sevi. Jā. Tu tur pirmajā rindā uzreiz. Bet es jau vairs neatceros to stāstu, tu toreiz stāstīji, bet kā tā varēja notikt, ka SN uzvara Eiropas kausu un pēc tam aizgāja uz 3. līgu? Tur kaut kāds finansiāls problēmas, man liekas, bija, jā? Toreiz klubs piekrita, ka viens sponsors tikai sponsorēs to klubu. Būs kā ģenerāls sponsors. Bet visa gada laikā viņš nepiešķīra klubam nekādu naudu. Cik es sapratu, tā bija apkāršana, nezinu. Grubi sakot, piečkarēja klubu. Kuras tu pats sezonas uzskati par veiksmīgākajām? Labi, tu esam iegūts Eiropas kausu. Man liekas, ka Veclara, vai tu tam piekrīti? Jā. Jo es atceros to spēli, es skatījos, ka tu pēc savainojuma atgriezies. Jūs mājās neatceros, ar ko jūs spēlējāt tagad. Kad tu pēc traumas, tu toreiz ilgi diezgan nespēji atgriezies, un ka visa publika piecēlās kājās, kad izgāja laukumā. Jā, toreiz pat Ivano vēl spēlēja kopā arī Ivano Baličs. Un viņš pat man gāja klāt un prasīja, lai es ātrāk atgriežos atpakaļ, jo trūkst komandā. Tagad Mindenē arī tādām pašām ovācijām tevi sagaidīja atpakaļ laukumā vai līdzīgām? Kā nekā kapteinis bija tai komandai arī? Līdzīgi bija. Jā. Kāpēc tev ir 44. numurs, tavs numurs? Es tev nekad neesmu to jautājis. Savā laikā man bija 14. numurs spēlēm, man liekas, ASK laikiem. Es gāju uz Vāciju, spēlēju arī ar 14. Tad laikam pirmoreiz traumējos, atnācu uz Mindeni un nebija 14. brīvs, spēlēju ar 4 laikam bija, jā. Un tad traumējos vēlreiz.
Un tad es izdomāju, ka biju traumējies ar 14, ar 4, būs 44. Māņticīgs esi vai numeroloģijai tur kaut kur piesako? Māņticīgs nē, bet varbūt drustiņ, jā. Māņticīgs nē, bet ticu, jā. Jā, man Veclērs Kreklis ir ar 44. numuru, ir, jā, ar visām smērēm, ar... Tā kā vajag, pēc spēles uzreiz. Un tu pat zini, kā es viņu dabūju. Man tagad tāda doma radās un ideja galvā. Mēs no Evara varbūt varētu kaut ko priekš konkursu dabūt, kādu krekleru parakstu. To es nedošu, neceri. Evar, kā tu domā, mēs varētu no tevis izspiest kādu krekleru parakstu priekš konkursa podkāstu klausītājiem, skatītājiem, faniem, kaut kādu, jā. Varam? Nored. Nākamā vērtīgā balva jau ir sarunāta. Evars palīdzēs mums šajā jautājumā. Jā, skaidrs, ka tu spēlē, tu palīdzi Mindēnas komandai un tā, bet kāda tava, ikdienā nodarbošanās? Tu neesi profesionāls spēlētājs jau labu laiku. Es pusgadu iepriekš strādāju loģistikas uzņēmumā 3 gadus, un no marta aizgāju projām šā gada. Tā kā šobrīd tur un tur. Jā, skaidrs. Atgriezīsimies pie juniora, pie Erlanda. Labi, viņam labi iet, viņam 17 gadi, viņš ir, bildēs izskatās, ka garāks par tevi. Viņam tagad ir 202, 203 jau laikam. Jā, garāks. Garāks. Jā. Kā tu skaties, jūs vispār bieži esat vispār runājuši par tā tematu, kā uz ko vajadzētu tiekties, ko varbūt varētu sasniegt? Ja viņš ir handbolā, tad tas nav tikai tāpēc, ka tētis to darīja. Handbolā viņš ir no sākuma bija tā, ka nebija viņam ļoti liela tā vēlēšanās iet uz handbolu, piespiedas viņu vienkārši iet uz treniņiem par cik viņš ir liels, lai attīstītu savu organismu, ķermeni. Un tad laika gaitā viņš pats ievēroja jau, ka ir labs un iet tagad ar prieku uz treniņiem. Tā viņam bija debija, es sapratu, Mindēnas lielajā komandā. Debija. Paraksturo pastāst par savām sajūtām, kādas ir, ka tu kā tēvs un dēls vai to vispār var izstāstīt? Var kaut kā aprakstīt vai izstāstīt. Es saprotu, ka viena no lietām, kas ir... Viena no lietām ir skaidrs, ka ārkārtīgs lepnums, jā, tas ir skaidrs, jā, bet tā emocija gāma, ka tu redzi, tu tur patiesi un tev puika arī turpat, padalies ar mums. Varbūt tās var pieiet parādīt, man uz rokas uzmetās zosādi vēl tagad. Domājot par to brīdi. Jā. Tas arī viss izsaka, vairāk arī neko nevajag. Jā. Cik lepns tu biji skalā no 1 līdz 10, kad 2 miljoni, ja? 2 miljoni, pāri. Vairāk. Tu droši vien to sajūtu, ka saka, nav daudziem lemts piedzīvot, ka tu... Brīdis jau bija, kopā braucām uz spēli ar viņu, kad jau brauc uz spēli, un tu jūti, ka viņš arī brauc ar tevi un spēlēs pat. Un kādas viņam sajūtas? Viņš vēl tagad nolaidies nost. vēl lidinās mākoņos, ja kaut kur. Tev Daiņa spēlēm iznāk pasakot, gan jau, ka iznāk, kā Melzam gan šīs sezonas sākuma pārsteigums Bundeslīgā, laikam lielākais pārsteigums pagaidām. Tai pašā laikā ir izskaidrojums pārsteigums. Jā, īstenībā es ar cik daudziem biju pļāpājis, visi saka, vai viņš atnāks uz Melzuminu, vai būs labs, vai nē. Visi bija tādi skeptiski, teiksim tā, godīgi, bet viņš tomēr pierādīja to, ka viņa atnākšana klubam nāca, par labu. Skeptiski par ko tieši, kā viņš iekļausies komandā un kādu pienesumu varēs sniegt komandai?
Jā. Nē, mēs jau par to runājām, jo pirms sezonas, pēc pārbaudas turnīriem, pēc pārbaudas spēlēm Melnzunganas mājaslapā tur arī rakstīja, ka viņi visi gaidīja, ka atnāks Dainis Kristopāns, klasisks bombardieris, ārējās līnijas spēlētājs, kurš katrā spēlē izdara vismaz 15 metienus, un tik būs. Bet tad viņi ieraudzīja, cik daudz piespēļu viņš atdod, gan malējiem, gan līnijai, un tā tālāk, kā viņš kā komandā spēlē, un tad es tagad neatceros, kā tur vāciski tas bija uzrakstīts, bet to varētu saprast, ka tas tāds nav klasisks ārējais insights, ko visi gaidīja, viņi ieraudzīja pavisam ko citu. Tā tas apmēram. Un rīt jāskatās, rīt Melnzungana ar Berlīnas Füchs spēlēs 7 pēc jūsu laika, 8 pēc Latvijas laika vakarā. Jā, rītā tā ir svarīgākā spēle viņiem. Noteikti, jā, abi līderi savā starpā, un Melnzungana vienu zaudējumu jau piedzīvoja, tādu diezgan, neteiksim, ka muļķīgu, bet piedzīvoja, jā. Tur tāda sagadīšanās, tad Melnzungana zaudēja Bergišeru 31-32, un es īsi varbūt ātri izstāstīšu, tad 31-31, laiks ir beidzies, un metiens no 9 metriem. Brīvmetiens pāri blokam. Jā, cauri blokam, es nezinu, kur rokām. Jā, un īsti es skatījos video vairākas reizes, un īsti nevarēju saprast, tur tā bumba mainīja to virzienu vai ne, bet, laikam jau, ka nedaudz arī mainīja, un vārtu gūms, un Bergišer komandai, tāda. Negribās teikt tādu cūceni, bet mēs šeit prognozējām, ka Füchse un Melnzungana tiksies, ka abiem būs 0 zaudēto punktu ailītē, un tad redzēs, kurš, tā nenotika, bet nekas toties interesantāk. Jā, jūs vispār mājās bieži runājat ar puiku par handbolu, tā, kas un kā, tomēr, labi, tu nebija vārdsargs, bet tu viņam vari ļoti daudz ko izstāstīt par tiem, kuri gūst vārtus. Grūti bija sākumā, godīgi teikšu, viņš maz gribēja klausīt mani, uzklausīt mani, jo gribēja pats vienmēr visu uzzināt. Un tagad kopš tā laika, kā es sāku spēlēt un trenēties Mindenas otrā komandā, tā viņš ievēroja tomēr, ka es esmu labs, un tad jau sāka uzklausīt. Tad tev savā ziņā vēl jāpierāda bija viņam, kad ir vērts veco paklausīt, ja? Jā, tā tas ir. Uz veciem lauriem nevar sēdēt. Jā. Kad ir nākamā spēle Mindenē? Nedēļas beigās, manuprāt, es neapskatījos ar ko. Ar Tusenu Ļubeku. Skaidrs. Mēs te pirms podkāsta ar tevi telefoniski runājām. Tev laikam pēdējā spēlē kaut kas atgadījies vai neliela trauma, vai tu vari pastāstīt? Katrā ziņā nedēļas nogalē tu nespēlēsi. Kas notika? Pēdējā spēlē saplēsu plecu, teiksim tā arī. Un tad tā jau varētu 100% teikt, ka bija mana pēdējā spēle. Beigšu spēlēs, jo plecs tiks operēts. Jāgaida tagad kad. Un es domāju, ka diez vai es vēl spēšu atgriezties. Paga. Tev nav bijis vēl atvadu spēle. Tā bija mana atvadu spēle. Pašam negribot. Kādā spēles situācijā, kādā satraumējies? Aizsardzībā stāvot, pretinieks paņēma roku un aizvilka sev līdzi. Teiksim tā, nepārāk smuki izdarīja. Jā, ļoti neveiksmīgi. Jā. Mindena saglabās vietu 2. Bundeslīgā. Es paskatījos sastāvu, internacionāls un pietiekami labs 2. Bundeslīgai. Viņi ir ļoti forši džeki, bet vienīgi, cik viņi trūks pieredzējuši spēlētāji, kas prasa izšķirošā brīdī gudri nospēlēt. Trūks vēl tās komandas kopējais gars trūkst.
Es vēl tev, tad konkursa jautājums tev tagad nedaudz atejot no Mindenes un tā. Vai tu zini, cik spēles izlasē tu esi nospēlējis un cik vārtus guvis? Godīgi sakot, nezinu. Tagad zināsim. Nezinu. Redz, ja tu atbildēt, nevar tu pie balvas, nevar tikt visu. 73 spēles un 241, laikam. 73 spēles un 214 vārdi. 214, jā. Tā kā tas 4, 14 un 44 arī tur tev ir. Tur visu laiku tas 4. Skaties, griez kā gribi, jā. Tur tiešām jāsāk numeroloģijā. Jāsāk kļūt par manticīgu. Jā, ko tas četrnieks tur nozīmē. Es vēl nedaudz gribu atskatīties un par izlasi. Droši vien, ka jautājums, vai tu vari atcerēties, teiksim tā, spilgtāko spēli izlases sastāvā, kurā tu esi piedalījies? Es nojaušu, bet varbūt kļūdos. Tieši tā spēle bija kvalifikācijas spēle. Valmierā ar Sloveniju? Jā. Man arī tā likās, ka droši vien, ka tā ir. Un tagad uz rokas nekas nav, atceroties to spēli? Un tas nav tik spilgts mirklis bija, jā, arī uz to brīdi, jā, bet šis bija tomēr spilgtāks brīdis manā mūžā. Spēlē kopā. Tas arī visam Latvijas handbolam bija vēsturisks notikums, protams. Protams, arī spēles fināla turnīrā Spānija, Vācija un Nīderlanda. Jā, un Nīderlanda uz brīdi man izkrita no galvas, kas tā bija trešā komanda. Jā, protams. Lai kā, bet uzvārds Klešniks handbolā ir un vēl cerams ilgi būs. Jā. Un tas otrs uzvārds, tas, kurš nedaudz vecāks par to vārdsargu, tas vēl arī nekur tālu no tā handbola nepaliks. Cik bieži jums sanāk uz mājām, uz Latviju atbraukt? Bieži ciemojieties? Nepārāk bieži. Gadā kādu reizi sanāk aizbraukt. Bet mums jau tagad tur bijušo spēlētāju pilns Vācijā, tur ir pie kā ciemos aizbraukt. Pietiek tagad mums. Es tikko gribēju prasīt, kas vistuvāk? Jā, kam tu esi vistuvāk? No bijušiem. Nav neviena. Mārtiņš ir tuvākais. Mārtiņš Lībergs par viņu runā, jā. Lībergs, jā, tuvākais. Tad man tā liekas Margots ar Ģirtiņu. Bet viņi ir pārāk tālu. Bet mēs ar viņiem arī tiekamies bieži. Viņi Koborgā bija 2, jā? Jā. Tā kā jums ir tāds latviešu tusiņš sanāk uztaisīt. Jā, kādu visiem arī bērnu spēlē. Ko tu tagad? Mēs jau es nezinu, tu esi skatījies kādu no mūsu podkāstiem, vai ne, pirms tam? Godīgi? Saka, ir, godīgi. Tagad viņš skatīsies, bet mēs jau tev vienreiz smējāmies, ka mums pamazām sāk atgriezties liela daļa tie paši uzvārdi, kas bija jau. Valkovskis, Geislers, skaties todiņa, Lilienfelds vēl. Jā, Klešniks varbūt, kāpēc kādu laika, vienlaiku. Serafimovičs, jā, vienu brīdi bija Uščins, vecākais brālis, jā, viņš nespēlēja vairs tagad. Renārs, starp citu, tagad ir uz novembra pārbaudas spēlēm Vācijas lielās izlases sastāvā iekļauts. Jā, Renārs Uščins, un tā vēl tur parādās daži tādi zināmi uzvārdi. Drīz varēs pamats sastāvu noformēt. Jā, un visu domās, kas viņiem tur notiek, viņiem citu uzvārdu Latvijā nav. Klonē labākos. Jā, prieks par viņiem visiem. Jā, tas ir labi, lai zēni cīnās, lai attīstās, lai progresē un nedaudz jāpaciešas, un mums atkal būs laba komanda. Tu arī pasako, kā jaunajiem iet tiem, kas ir aizbraukuši, piemēram, Serafimovičs jaunākais, un tā tu arī pasako tiem jauniešiem līdzi. Es šeit ar Ivaru pēc spēlēm aprunājos, kā bija viņam un tā.
uzzina visu. Nu, jā, veseļojies, ko citu, lai tev pasaka. Nu, un lai Erlenam labs turpinājums. Lai aug, jā, lai aug. Tiešām pārnes tā nozīmē. Lai aug, lai klausa tevi, lai obligāti, jā, lai klausa tevi, tu tagad esi parādījis, ka ir vērts klausīt, jā. Un jā, galvenais atgūst veselību, lai tu vari pēc tam pilnvērtīgi. Kas zina, varbūt vēl atgriezties. Ar tevi jau neko nevar zināt, kamēr skēdes nav uz nagliņas. Zini, kā tu zini, kā tagad moderni ir parādīt, ka pabeidz karjeru, jā? Tad paņem kēdes, uzkar uz pienaglo vai uzkariņu ģērbtuvē, nofočē un ieliec Instagramā. Tur uzreiz viss skaidrs, ka tas ir finišs. Ja? Bet mēs to nenovēlam. Nē, naglu nāmuru vēl nemeklējam. Nē, parāgu. Saved savu kārtībā, izvesaļojies, un tad jau tāpat vēl redzēsim. Jā, es tagad gribēju precizēt, tev taču Eģīts bija pirmais treneris, vai ne, Andris? Nē? Atim Tēls. Gailis. Juris Gailis. Tad tas bija aizkrauklē tad. Aizsolā, jā. Pareizi, Eģīts jau Skriveros tur darbojas. Jā. Pār 10 km attālumā. Pār 10 km attālumā, jā. Nu tā, klausies, mēs tev varam dot vārdu, un tu vari, novēlēt vai pateikt kaut ko visiem handbola draugiem, sekotājiem Latvijā, jo ik pa brīdim jau mums te prasīja, kad Evaru varēs sarunāt. Taču uzzvaniet viņam, jā, dabūniet uz podcastu. Mums te tāda lista ir, jā, un tad nezinu, ja tu gribi kaut ko var pateikt, novēlēt, tev viss iespējas. Nē, man prieks arī, ka es beidzot tiku pie jums. Labi. Vajadzēja ilgi spēlēt, atgriezties. Jā. Te jau tik vienkārši nekas nenotiek, kā saprot. Jā, varētu varbūt tās Margots ir bijis pie jums jau. Jā, viņš arī bija video zvanā, jā. Margots bija video zvanā, jā. Kas mums nav bijis no tiem? Lai mums diezgan daudz īstenībā. Ģirts nav bijis. Tas pats Armands Uščins nav bijis. Un, jā, mums kā saka, vēl 5 sezonām droši vien pietiek cilvēki, ar ko runāt. Tā kā mēs tik ātri nepazudīsim no visu acīm. Jā. Labi, es domāju, ka Ģirts būtu arī baigi labi. Noteikti. Tomēr viņš nāk no handbola lielpilsētas. Jā, tieši tā, no Dobeles, jā. Tieši tā. Es domāju, ka viņš būtu arī labs priekšnieks. Jā, protams. Tas mums arī ir padomā. Noteikti. Un viņam arī ir aug viens jaunā maiņa. Evar, liels tev paldies, ka atradi laiku savā grafikā, jo es jau sākumā minēju, kad mēs te gribējām pārcelties uz 12, lai tu varētu pieslēgties, bet tad tev mainījās treniņu grafiks un tā, bet jebkurā gadījumā superīgi, ka atradi laiku, parunājām, skaidrs, ka mēs varētu vēl ilgi un dikti runāt. No tevis tad mūsu podkāstu skatītājiem, klausītājiem, mēs no tevis tad esam izspieduši kādu balvu, Krekliņš, ar parakstiņiem. Varbūt tikai tavs un tava dēla paraksts, bet var arī, varbūt vēl kādas zvaigznes paraksts dabūt, un tad atsūt, un mēs izspēlēsim konkursiņā podkāstu klausītājiem, skatītājiem. Atsūti adresi. Aizsūtīšu, ticamāk aizsūtīšu. Labi, Evar, veseļojies, novēlam tev veselību un uz tikšanos jau kādā citā reizītē, ja? Jā, veseļojies. Super, paldies tev. Veseļojies, Evar. Paldies, čau. Nu tā, forši parunājām ar Evaru, ļoti interesanti, un žēl, ka satraumējies ir. Žēl, protams, jā, ka es jau cerēju, ka viņi tagad nākamajā spēlē atkal labi kopā būs, bet, sekosim tagad Klešnikam vārdā Erlens, jā, viņš, jādomā,
kaut kad šo sezonu vēl parādīsies. Protams, ka viņš tur ir visjaunākais absolūti. Viņam septembrī tikai 17 gadi palika. Jā, bet ja rotācijā ir iekļauts, tad skaidrs, ka ar viņu rēķinās protams. Iespējams ne tuliņu un ne tagad, bet tuvākajā nākotnē pilnīgi noteikti. Arī otrā komanda galā, tā kā tomēr tev vajag pamazām nobriest un tādā vecumā, vārdsargam, es no PSRS augstākās līgas, tātad Vadims Valēšo bija Kuncevā, viņš, man liekas, 17, 18 gadu vecumā parādījās ārkārtīgi talantīgs puisis, bet, kaut kas viņam vienmēr pietrūka, lai tiktu izlasē, tur priekšā bija tādi briesmoņi kā Šepenko, Žukovs un vēl daži, grūti. Ne īstā laikā piedzima, teiksim tā. Grūti, jā. Bet tā uzreiz uz sitiena vēl tik jauna kāda vārdsarga, un tas garais Islandes izlases vārdsargs, jā, tas Hallgrimsons, jā, tas vēl tā arī, bet viņam laikam bija 18. Viņam bija 18, kad viņš debitēja Islandes izlasē, jā, bet tagad viņš Francijā Nante. Es nezinu, ka Francijā. Man liekas, Nantes klubā, jā. Jā, es nesen skatījos. Nantē, jā, tā kā, nav daudz tādu piemēru, kur 17, 18 gadu vecumā tu vari ielikt un uzreiz būt pirmais numurs. Protams, un turklāt vārdsargiem tas mazāk attiecas, bet tomēr handbols ir tāda specifiska spēle, tur tev fiziski vajag arī nobriest. Tur tā kontaktspēle, teiksim, pietiekami liela. It sevišķi tagad, kad tie ātrumi arvien pieaug un tā fiziskā spēle arī paliek arvien vairāk un vairāk, tā kā, jā, tā. Jā, būs komandas arī Baltijas līgā atkal nospēlē, tur šoreiz netik sekmīgi. Jā, es teiktu, ka diezgan neveiksmīgi tāda nedēļas nogalē. Zemgalē LSP, viņi, man liekas, jau kāds 3 spēles zaudējuši ar -1. Jā, viņiem ļoti neveiksmīgas tās spēles ar galotnes. Pārkāps viņi tam tajā astē pāri, un gan jau būs arī viņiem uzvaras. Viņiem ir tā lielā problēma, viņiem ārējā līnijā ļoti pietrūkst tādu, bombardieru, kas varētu no 9-10 metriem iemest, jo Rancāns Spānijā. Viņam tāds bija izteikts klasisks insights, jā, un Roberts, protams, ļoti noderētu, bet, tad jau skatīsimies. Dobele arī Baltijas līgā. Jā, Dobele arī tur minimāli, bet tomēr -1, -2. Bet, nekas, viņi atbrauks ciemos uz Dobeli, tie gauņi, tad viņiem tur klāsies plāni. Tāda neveiksmīga, rezultāta ziņā neveiksmīga nedēļas nogala Baltijas līgā. Jā, šī nedēļas nogala mums bija neveiksmīga. Un cerēsim uz labāku turpinājumu. Jā, Baltijas līgā šonedēļ nav. Novembrī atsāksies spēles. Tagad no galas precīzi datuma nepateikšu. Nākamajā podkāstā mēs. Visu informāciju, kā vienmēr, varat sameklēt mājaslapā, Handball LV, Baltijas līgas mājaslapā, visa informācija, statistika un es domāju, ka skatās tagad, pieļauju, ka daudz domā, kāpēc viņi par sieviešu izlasu neko nesaka? Tu domā, ka daudz tā domā? Varbūt tas ir viens no tematiem, līdz kuram mēs vēl neesam nokļuvuši. Tur arī daudz nav ko runāt patiesībā. Labi, tad pārējiem arī pie tā, ko tad te vilksies aiz astes. Tie divi rezultāti izsaka visu, tur nav par ko daudz runāt, un godīgi sakot, jo vienalga pret ko tu spēlē, bet ja tu zaudē ar 13 pret 51 un ir tīpaši 8 Pagaid, es tev pārtraukšu, es tad atgādināšu, kas tas tāds pa pasākumu, lai tie, kas varbūt tik cītīgi neseko līdzi, tātad 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācija, pamatturnīrs, un Latvijas komanda ir vienā grupā ar Franciju, Slovēniju un Itāliju. Ja, tad šīs 4 komandas. Principā mums tur nevajadzēja būt. Mums vajadzēja sākt ar priekškvalifikāciju, bet tā sanāca, ka... Dzīvē nevienmēr viss notiek tā, kā ir... Pagaid, vienkārši vairākas komandas atteicās piedalīties, un tāpēc arī sameta visus kopā. Tāpēc mēs esam pamatturnīrā uzreiz. Jā, un var teikt, un tā, protams, daļai būs taisnība, ka šīs 2 spēles, tur nav ko objektīvi pat salīdzināt, bet 8 pret 55 un gan pirmā, gan otrā spēle
lai apvainojas vai neapvainojas, lielāku antireklāmu sporta veidam grūti iedomāties. Lai ir olimpiskās čempions pretī, vienalga, kas nāk pretī, ne par to runa. Tas, ka mēs zaudēsim bez variantiem, tas bija skaidrs. Bet kaut ko tādu es, atklāt sakot, necerēju. Pat nevar iedomāties, ka būs kaut kas tam līdzīgs. Un tepat nav tik daudz runa par to rezultātu starpību, cik par to, ka tas, ka izlasē jābūt, par to nav jautājuma. Tas, ka izlasē kaut kur jāspēlē, jā, bet vajadzētu laikam tomēr vispirms nedaudz iemācīties spēlēt, un nākamreiz, šo ciklu jāpabeidz, vairs neko nevar darīt. Un tad nākamreiz varbūt vajag padomāt par šī cikla sasaukt visus sieviešu handbola treneres, vienalga, sākot no bērnu, jauniešu treneriem, un aprunāties, jo man, piemēram, ļoti interesētu redzēt, zināt, kādā kvalitātē un kādā līmenī notiek treniņi sporta skolās un to tālāk, jo man liekas, tas ir, man tas nav aptverams, kā var būt, ka spēlētāji, kur uzvelk izlases kreklu, viņai nav iemācīti pamati handbolā, bumbas ķeršana, dribbles, piespēles un tā tālāk. Pamati nav iemācīti. Ja ir iemācīti, tad ļoti tādā sliktā līmenī. Vai tad neslīpē spēles elementus sākumā? Ķeršana, piespēles, metieni, viss, un pēc tam sāk spēlēt. Kāda jēga runāt par kaut kādu taktiku, ja spēlētāji nevar bumbu noķert, ko viņai no 3-4 metriem piespēlē? Piedodiet, kāds tam sakars ar pretinieku vairs? Droši vien, ka sakara ar pretinieku, it sevišķi otrajā spēlē bija pamaz. Tas, ko es gribētu atzīmēt, es, protams, vienmēr cenšos būt optimistisks un droši vien, ka tā arī turpināšu līdz savai pēdējai stundiņai. Es šeit optimismu neredzu nevienu gramu šajās divās spēlēs. Mēs jau, kā saka, šobrīd ir galvenais uz emocijām nesarunāt un nesadarīt lietas, ko dažreiz mēdz cilvēki uz emocijām izdarīt, bet tas, kas man šajās divās spēlēs darīja tādu nedaudz bažīgu, pieļauto kļūdu skaits gan vienā spēlē, gan otrā. Tas ir tāpēc, ka spēlētājs ļoti vāji apmācītas. Lielākā daļa kļūdu ir vai ieraugot priekšā olimpiskās čempionas, sāk rokas trīcēt, vai es nezinu, kas tur galvās var notikt, vai vēl neskas. Tā ir tā lieta, kas man krīt acīs. Veidojas tehniskās kļūdas? Nespējas izpildīt kaut kādas noteiktas lietas. Nemācēšanas elementus izpildīt. Tas ir pirmais. Es ticu, ka viņas māk viņas izpildīt, bet kāpēc? Neizpilda? Tas ir cits jautājums. Jā, Mums nākamās spēles būs ar Itāliju. Tas ir daudz tuvāk mums. Un tad mēs redzēsim, kāda ir tas līmenis tiem pamatelementiem. Nākamās spēles ir nākamā gada februārī un martā. Es atkal nevaru uzlikt. Februāra beigas, marta sākums. Es nevaru uzlikt to bildīt, bet tātad februārī ir ar Itāliju izbraukumā un mājās, un pēc tam ir Slovēnija mājās, un cikls tiek noslēgts ar izbraukumu Francijā. Ar ekskursijas Francijā, Es negribu saukt to par ekskursiju brauks spēlēt. Ekskursijā brauc savā atvaļinājuma laikā, jā. Piedod lūdzu, bet brauks spēlēt. Būs 10-60 būs rezultāts. Es ticu, ka nebūs 10-60. Tāpēc, ka Francija uzliks otro sastāvu. Kāda starpība, lai viņas liek trešo kaut vai? Tu tagad gribi pateikt, ka mēs Es negribu pateikt, tad rezultāts nav labs. Tas ir fakts. Rezultāts ir katastrofāls. Tas ir fakts. Par to vispār nav runas un diskusijas. Es katram gadījumam salīdzināšu. Itālija zaudēja Francijā diezgan daudz. 18-50 laikam. Man nav par rokai. Bet viņi pēc tam spēlēja ar Slovēniju. Un 6 minūtes pirms spēles beigām bija tikai -9. Itālijai. 2008. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā mēs Itālijai zaudējām 18-37. Kopš tika atjaunota Latvijas handbola izlase, kaut mazākais progress ir šai komandai.
nav. Un arī nebūs, kamēr nebūs kvalitatīvi treniņi klubos, sporta skolās, kamēr nebūs ielikti kārtīgi pamati, ko var izdarīt arī neesot profesionālim. Arī amatieru līmenī visu var izdarīt daudz labāk. Un kāpēc viena daļa spēlētāja nav izlasē bez konkrēta paskaidrojuma, tas jau ir cits temats. Nu, es domāju, ka tad mums vajadzētu veltīt veselu stundu, lai mēs detalizēti varētu apspriest, izdiskutēt, veikt arī tādu dziļāku kaut kādu analīzi. Jā. Šobrīd mēs... Bet to jāveic sieviešu handbola sabiedrībai pašai vispirms. Beigsies šis cikls, es iesaku sapulcēt visus, kas trenē meitenes, sievietes un atklāt aprunāties, ko mēs gribam. Un uz ko mēs tiecamies. Es domāju, vai mēs kaut ko gribam? Ka pēc šīm spēlēm, negribās teikt ļoti daudz, bet visi būs izdarījuši secinājumus un cerams, ka... Tu patiešām esi nelabojams optimists. Situ man nost. No ko citu darīt? Es esmu šī sporta veida fanāts no rīta līdz vakaram. Bet nevajag būt aklam fanātam. Es neesmu akls, jo es to līmeni zinu, apzinos un es sekoju līdz handbolam regulāri un es zinu, par ko es... Mēs to līmeni padarīju redzējām. Par ko es runāju. Jā, tā kā... Un tiem, kuriem ik pa laikam gribas pateikt, ka handbola federācija neinteresēs par sieviešu handbolu un tā tālāk, handbola federācijai nav jātrenē spēlētājs ne klubos, ne vēl jau vairāk izlasē. Izlasē vispār neviens nav jātrenē. Izlasē savāc spēlētājs un domā, kā viņus labāk izmantot. Bet tiem, kas ir saistīti jebkādā veidā sieviešu handbolu, pirms kādam pārmest, varbūt derētu paskatīties spogulī. Es zinu, ka daudziem tas nepatiks, daudzi jau ir apvainojušies un vēl vairāk apvainosies, bet, diemžēl tāda ir realitāte. Un realitāti uzlabot var tikai un vienīgi paši ar treniņiem darbos, ar attiecīgu attieksmi un ne ar ko citu. Cita recepte, citi paņēmieni nav izdomāti pagaidām. Jā. Tur man tev jāpiekrīt, un droši vien, ka uz šīs šo tēmu mēs varētu arī slēgt. Vairāk tur nav ko arī runāt. Jā, tāpēc es vēl gribēju arī atskatīties uz citiem rezultātiem, bet droši vien tas nav tik svarīgi. Tur ir vēl daži, kas liecina. Es gribēju kaimiņus atzīmēt Lietuvu, kas arī, kurai arī ļoti smaga grupa, Spānija, Maķedonija un Azerbaidžāna, un lietuvietis pirmajā spēlē arī cieta. Priekš manis tas bija pārsteigums. Tas bija pārsteigums 14-47 pret Spāniju. Okay, spēku samērs ir skaidrs jau pirms spēles, bet rezultāts tas bija ļoti liels pārsteigums. Bet tad bija nākamā spēle. Nākamā spēle mājās Lietuva Maķedonija 28-31. Jā, un Lietuvai tā izdzīvošanas spēle, jo, ja uzvarot mājās Maķedoniju, tad vēl bija iespējas aizķerties, jo izbraukumā uzvarēt viņām Maķedoniju, būs ārkārtīgi grūti, un Spānija arī ārkārtīgi grūti. Nē, Spānija tajā grupā favorīta numur 1, tur nav jautājumu, tāpat kā mūsu grupā Francija. Jā, un par pārējiem grupu rezultātiem varat paskatīties mājaslapā eurohandball.com. Jāsaka, kad sieviešu izlasēm tā starpība ir ārkārtīgi liela starp top 16 un pārējām visām tur vēl komandām. Ir tādas komandas kā Kosova, Bulgārija, Azerbaidžāna. Jā. Tur ir ļoti līdzīgi rezultāti. Tik graujoši nav, bet līdzīgi mums. Jā. Līdzīgi mums, jā. Bet mums tam nav jālīdzinās. Es ne tāpēc par to, es vienkārši, kad tomēr tā atšķirība ir starp top 16 ir milzīga. Vīriešiem tas nav tik izteikti. Noteikti nē, bet dāmām jā, Bet, labi, par šo mēs par esam... Par vīriešu izlasu mums vajag, jo tomēr... Jā, mums ir ļoti ārkārtīgi maz laika palicis, un tad tas karstais temats tuvojas spēles ar Igauniju. Jau sākumā minēja, kad 2. novembrī Valmierā, 4. novembrī... Kur būs Igaunijā? Tallinā, Kalevā. Jāsaka, Igauniem droši vien, kad viņiem tāda pati situācija, ka viņi var spēlēt tikai Tallinā, Kalevā, līdzīgi kā mums šobrīd, ka mēs... lai izpildītu visas prasības un kritērijas, mēs varam Valmierā spēlēt. Viņiem jauns galvenais treneris. Burtiski pagājušās nedēļas nogalē vai šīs nedēļas sākumā, tagad neatceros precīzi, bet apstiprināts jauns galvenais treneris. Bijušais izlases spēlētājs. Martins Nodla. Ļoti gudrs spēlētājs savulaik.
Jā, tie, kas seko līdzi, tie noteikti atcerās vēl no Baltijas līgas spēlēm. Daudz nepatikšanu sagādājis. Jā, ļoti gudrs saspēles vadītājs. Viņam brālis taču arī bija otrs. Es neatceru, laikam Dvīņi pat bija. Tagad vārdu neatceros. Noblās divi brāļi. Jā. Bet tas ir tas, kurš bija labākais. Jā, noteikti. Un tad vietējais speciālists iepriekš bija Zviedru treneris Iversons. Galvenais. Bijušais izlases spēlētājs tomēr un tā tālāk. Jā, ar kuru tad sadarbība netika turpināta. Nu tā. Tā kā sekojam līdzi, skatāmies. Šajās spēlēs daudz kas būs atkarīgs no tā, cik spēcīgus sastāvus abām pusēm izdosies sapulcēt. Jā, un zin kā, es par Igauniem, labi, es negribu te nekādas baumas vai kaut kādu aizkulišu informāciju izplatīt, bet es domāju, ka arī tajā pusē būs diezgan interesants tas sastāvs. Un, būs, jā, jo tur arī viņiem paudžu maiņa. Jā, tā kā būs interesants spēles un laipni aicināti klātienē un iespējams arī uz Tallinu aizšaut, jo nav tik tālu. Par izlases sastāvu, laikam mēs tajā nedēļā zināsim konkrēti un neātrāk. Šobrīd ir 35 spēlētāji paplašinātais, bet no tiem 35, tur, kā saka, vēl pāragri ir runāt par to, kas būs. Laukumā ies 14. 16 uz soliņu. 14 iet laukumā. Tieši tā kā par to tad mēs droši vien nākamajā nedēļā vēl pēc 2 nedēļām varēsim parunāt jo tad mums būs vairāk arī par ko runāt jau konkrētāk. Man liekas, ka mēs esam... Vēl neesam. Vēl ne? Ko mēs esam aizmirsuši? Konkurss jautājums. Ko mēs varētu pajautāt? Vai tev ir kāda ideja? Bet šajā reizē vēl kreklis no Evara nebūs. Jā, šajā reizē vēl nebūs no Evara kreklis. Tas ir pilnīgi noteikti. Kaut gan ar ātro pastu. Ar ātro es adresi uzrakstīšu un tad skatīsimies, cik ātri atnāks, vai Evars spēs organizēt tik ātri vai ne, bet tad redzēsim. Tas būtu nedaudz sarežģīti. Mēs par to arī, kaut gan nav obligāti par to jārunā. Saki. Man ir 2 varianti. Attiecībā uz Evaru Klešnieku jautājums būs pilnīgi noteikti. Ja pajautātu, kuru kluba rindās ieguva Eiropas kausu, tas būtu pārāk vienkārši. Bet varbūt atkal neuzmanīgi būs klausījušies. Un tas bija ļoti sen. Tas bija pirms 18 gadiem. Jā. Varbūt pie tā arī paliekam. Lai paliek, kura kluba sastāvā Evars Klešniks kļuva par EHF kausa ieguvēju. Kā pirmais pēc neatkarības atjaunošanas Eiropas kausa ieguvējs no Latvijas handbolistiem. Vīriešu konkurencē, es domāju, jo tur jau kaut gan Natālija Kudrāca, man liekas, vēl ātrāk. Vēl ātrāk bija, jā. Lūk, jautājums ir, kā vienmēr jautājuma pareizās un nepareizās atbildes Instagramā zem bildītes, un tad jau mēs atkal skatīsimies, kas mums tur būs sakomentēts un izlozes pēc 2 nedēļām pirmdienā. Tā. Pirmdienās tā izlozes. Tā jūs to dariet. Jā, to laimes ratu ar laimīgajiem vārdiem, uzvārdiem pirmdienā. Žēl, ka es nezinu, kur tas rats ir. Tas nav super bingo raksts. Līdz tam mēs vēl neesam tikuši. Lūk. Liels paldies, ka skatījāties, klausījāties, vai vēl tikai vēlāk vakarā noskatīsieties, noklausīsieties. Nākamajai reizē darētu kādu atkal sarunu biedru vai klātienē vai kaut ko izdomāsim. Jāpadomā, jā. Mēs jau vadamies pēc aktualitātēm. Vairāk vai mazāk. Jā, un es vēl beigās tomēr atgādināšu, šodien ir Čempionlīgas spēles, 2 no 3 ļoti labas varētu būt, bet rīt 8 vakarā. To var diezgan viegli atrast, kur var redzēt. Tur tagad tas diezgan pieejams. Tātad Berlīnas Fuchse, vienīgā komanda, kas nav zaudējusi ne punktu pagaidām Bundesligā. 9 spēles, 9 uzvaras pret Melzengenu ar Dēnu Kristapānu sastāvā. Tā kā Berlīnē tā spēle notiks.
Tā kā Dainis par savu bijušo klubu, viņš Bundeslīgā tieši Fuchsi rindās debitē. Berlīns pusgadu tur nospēlēja. Jā, toreiz bija tā smukā bilde, ka Berlīnē tagad ir 2 torņi, ieradies arī vēl viens tornis no Latvijas, un tagad viņš tieši pret to klubu arī spēlēs, un turklāt tieši Berlīnē. Šis būs labs atskaites punkts. Melzunganē, jā. Kaut gan Ķīli viņa izbraukumā jau ir uzvarējuši, bet, jebkurā gadījumā tu jau iepriekšējās reizēs teici, ka šī sezona Bundeslīgā sākusies tik interesanti, cik interesanti nav sākušās. Vismaz pēdējos 10 gadus tāda nav bijusi. Tāds sākums. Ja ieskatās tabulā, šobrīd tevs pieminētā Ķīla 7. vietā. 7. vietā. Parāda man vēl kādu gadu, kad viņi ir bijuši tik zemi. Varbūt bet tad jāmeklē. Jā, tieši tā. Tā kā sekojam līdz arī Bundeslīgai, Čempionu līgai un handbola aktivitātēm Instagramā, Facebookā. Arī mums pašiem virslīgas spēles. Protams, visam BC vīriešu virslīga, pirmā līga, sieviešu līga. Tā kā visam sekojam līdz un esam aktīvi. Lai veicās un uz tikšanos nākamajā reizē pēc 2 nedēļām. Atā!